Sveiki, kolēģi putnasuņu īpašnieki. Vai ko ir mans jaunietis? Arī atnācis piedalīties filmēšanā. Ja, Grego? Mēs esam manā brīnišķīgajā šķūnī, kur glabājās visādas labas lietas. Arī tā skaitā biedri baloži. Re. Ļoti uzmanīgi vēro, ko mēs te daram. Nu, protams, viņi nevar teikt par baložiem, ka viņi te glabājās, bet katrā ziņā viņi te dzīvo. Lielā suņu būrī, es arī pielāgots tātad putnu vajadzībām. Protams, ka dos baložus es izmantoju putnu suņu treniņiem, respektīvi, protams, pirmām kārtām mani jauniešu treniņiem, tad vēl dažiem, kas grib braukt palīgā, kuriem vajag palīdzību no manis, un tad viņi brauc pie manis patrenēties, varbūt. Baložus dabūt nav sevišķi viegli, tos var iegādāties, tagad es esmu noskaidrojis, ka Lietuvā Kretingas tirgū, var sakot Lietuvā. Ir vairākas pilsētas, kur notiek baložu tirgi un var atrast internetā, jāraksta Balanžu turgus, un tad var aizbraukt un iegādāties šos te baložus par diezgan pieklājīgām naudiņām. Es sadarbojos ar vienu no baložu audzētājiem mūsu pusē pie Liepājas. Viņš audzē sporta baložus, pasta baložus, lielos, un tad, kad viņš laiž šos te baložu barus pastaigāties, palidot apkārt, tad tiem līdzi nerad atnāk arī pilsētas baloži. Un šos te pilsētas baložus tad viņš noķer un saliek būrīšos priekš manis, un es tad viņus varu turēt pie sevis un pēc vajadzības izmantot. Nu, lūk. Un jaunu putnu sunu apmācot diezgan bieži tādas situācijas, ka viņš, teiksim, nenostrādā smuki, un pēc amerikāņu prakses tad baložus izmanto stājas nostiprināšanai, un ja suns, piemēram, noraujās no stājas vai nestrādā tā kā vajag, tad to balodu ir jāpalaiž. Un, lai nebūtu jāgaida atkal nākamā iespēja, kad beidzot mans baložu vīrs man pazvanīs no rīta un paziņos laimīgo vēstu, ka viņam priekš manis ir kāds pāris balodīši, tad es sāku domāt, kā varētu izdarīt tā, lai varētu tos baložus pašus izmantot vairāk kārtīgi. Vārnu uz jumtu nolaidās uz šķūņu. Klausās, laikam, ko mēs te runājam. Nu, lūk, sāku meklēt, jo, man tā rodas doma, ka varbūt var balodim nogriezt spārnu spalvas, un tas kaut ko dos. Sāku googlēt, un internetā patiešām ir diezgan daudz video ar pamācību, kā nogriezt balodim spalvas, tā, lai viņš nelidot. Un to dara tieši sporta baložiem. Un tā ideja, ja es pareizi sapratu, ir tāda. Viņam nogriež spalvas, laikām kaut kad pavasarī, jaunam putnam, lai tad, kad sākās sacensību sezona, viņš būtu uzaudzējis jaunas spalvas. Un tad ar tādām jaunām, pilnīgi nenotrītām, nenolietotām spalvām viņš piedalās sacensībās. Ja es pareizi sapratu, es neapgalvoju, ka tā ir taisnība, tā man likās, ka tas tā ir loģiski. Nu, lūk, un es pazvanīju savam baložu audzētājam un saku, tādu štēli redzēju, un tur ir tā, ka viņi nogriež 8 lielās līdzspalvas līdz 1/3, un pašu pirmo līdzspalvu atstāja lielo. Es viņam prasīju, ko tas dod, viņš saka, baloži tad vispār nelido. Kā man izdarīt tā, lai viņš tomēr lidotu, bet ne pārāk tālu? Un mans baložu vīrs man ieteica paņemt balodu noķert un nogriezt viņām nevis 8, bet 7 lielās līdzspalvas, pirmās 2 atstājot, un nogriezt tikai 1/3. Ko es arī tagad gribu pamēģināt izdarīt. Lūk, nezinu, vai man tas izdosies, vai es gadījumā nepalaidīšu kādu balodu projām tagad procedūrā, bet es mēģināšu to izdarīt tagad. Mēģināsim noķert kādu putnu. Tā, jaunieši. Šitie visi patiesībā ir jauni putni. Viņi meklē sev jaunu vietu, dzīves vietu, kaut kādu baru. Vajadzētu kādu jaunu, nelielu. Jā, tagad sāksies histērija, viņas vai grūti tagad noķert tā droši. Tā, lai neviens man neaizlaižās. Nemaz nav tik viegli. Nu, kurš no jums nāks? Nē. Projām neviens tagad neuzās. Pagad. Kaut kāds streķis tur ir iegājis tagad iekšā. Viņi tur sapiņķerēsies obligāti. Tā parasti notiek. Kad uzreiz ir kaut kāda Viņiem ir aptinuši to striķi ap kociņu. Un tagad es nezinu, ko man... Ir! Jā, gu. Neuztraucies, nekas briesmīgs ar tev nenotiks.
Baloda tāpat kā jebkuru citu putnu ļoti droši var paņemt šitā te aiz spārniem šitā. Viņš tad arī neko nevar izdarīt šitā te. Tā kā policisti noziedzniekus paņem. Protams, ka viņam nav nekāda baigā patīkamā šitā te procedūra, tāpēc mēs viņu paņemsim šitā te. Šitā pieliekam spārnus pie ķermeņa. Un man vajag šito vienu spārnu. Un ir jāatstāj šitās pirmās spalvas ir jāatstāj. Jūs redzat? Šitās pirmās spalvas ir jāatstāj divas, un tad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tās spalviņas varētu nogriezt līdz 1/3. Un tad viņš varētu tīri smuki lidot. Un es pamēģināšu tūlīt nodrošināties pret aizlidošanu. Piespiedīšu sev šitā pie vēdera klāt. Man ir šķēres. Nekas briesmīgs nenotiks, balodas necietīs šitādā veidā, viņam sāpes nekādas netiek radītas. Jo spalvas ir tā kā mati. Kā man to čalīt paņemt? Spalvas ir tā kā mati. Sāpes nekādas nebūs, un tātad pirmās divas es atstāju. 2, 3, 4, 5, 6, 7 es nogriezīšu šitā. Nu, tā kā 1/3 nogriežam nost. Un vēl šito. Tas ir vienam spārnam. Vajag tā smuki droši vien. Čuk. Viņš pēc tam, kad nomainīs spalvas, viņam izaugs jaunas. Izaugs jaunas un būs viss kārtībā. Tā. Tagad apgriežam putnu otrādāk. Piespiežam tieši tāpat. Viņam nabagam būs tagad jāsēž apakšā. Viņš nevarēs uzlidot uz kociņu, bet es viņam ielikšu atsevišķu, nelido projām. Ielikšu viņam atsevišķu kociņu, lai viņam, nav jālien augšā pie pārējiem, bet viņš var, viņš var pats pa seviem kaut kur apakšā sēdēt. Tā. Tas ir tikai eksperiments. Es nezinu, vai tas izdosies. Visiem es negriezīšu. Es gribu izmēģināt ar vienu putnu. Šādi izskatās. Daļai nogrieztas spalvas. Pilnībā es viņas negriežu nost, tāpēc, kad es negribu viņu pa daudz viņam atņemt kustību, brīvību. Vajag, lai viņš lido, bet ne sevišķi labi. Tālūk. Redzēsim, kā man šis eksperiments izdosies. Šodien braucu trenēt putnus, ne, bet suņus. Šitā viens spārns. Šitā ir otrs spārns apgriezts. Garās pirmās divas spalvas tiek atstātas. Protams, es viņam piesiešu pie kājām striķīti. Vai gadījumā, ja viņš tomēr var aizlidot, lai es viņu varbūt varu pēc tam kaut kā noķert. Vai piesiet galā, piemēram, kādu zariņu, kas varētu, viņam nedaudz apgrūtināt lidošanu. Redzēsim, kas no tā sanāks. Braucam trenēties. Tā, šodien uztaisījām treniņu ar baložiem. Secinājums tāds. Balods bija jauns, viegls. Viņš vēl nebija dzīvojis pie manis 3 nedēļas un ēdis visādas glabus graudus un visu kaut ko citu. Tad viņš tāds bija ļoti viegls. Mans baložu audzētājs tā arī teica, ja tas balodas ir tāds kārns un sportisks, tad ar 1/3 spalvu nogriešanu varētu nepietikt. Un tā arī bija. Viņš atbrīvojās no cilpiņas šodien un aizlidoja projām. Secinājums ir kāds, laikām jāgriež puses spalvu nost, tā plus mīnus aptuveni, respektīvi spalvas līdz pusei. Bet reāli tas ir baigi forši, veiksmīgi, jo arī balodim tas ir drošāk zināmā mērā, jo viņš neraujās ar tādu lielu spēku. Jo viņam nav tā kā pilna spalva, viņš nevar ar lielu spēku parauties, un tad viņš arī pats nesavainojās, bet tas ir tā teorētiski, jo praksē es izmantoju apakšbikšu gumiju, kas ir tā kā starp, kā lai pasaka, ir garais striķis, tad ir apakšbikšu gumija, un tad ir vēl striķa posmiņš, kuru es piesienu balodim pie kājas, un rezultātā ir tā, vai citam putnam, piemēram, fazānam. Un rezultātā ir tā, ka tas putns ceļās spārnos, un viņš tiek nevis asi parauts, ir to šņorīt atpakaļ, bet tā mīksti, var teikt, tā gumija amortizē, un tas putns necieš. Tā kā tādā ziņā baigi feini. Brego tā bija ļoti laba pieredze, tāpēc, ka tas balods smuki cēlās un lidoja projām, un tas sunim iemāca forši tā kā stāju turēt. Un tā kā mēs turpinām trenēties, turpinām cīnīties, un arī varbūt kādam citam mans padoms un pieredze noderēs.